Ventspilī 94,5. Vizītē Ventspilī bija ieradusies Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ināra Pētersone. Vidvadītāja apmeklēja mašīnu būs uzņēmumu Bucher Scheuerling Baltic, pašvaldības SIA Ventspils Siltums, vīdu klientu apkalpošanas centru un tikās ar pašvaldības vadību. Pētersone uzsvēra, ka sevišķi svarīgs ir tikšanās ar uzņēmējiem, nodokļu maksātājiem, lai saprastu arī viņu vēlmes un intereses. Regulāri būtu jātieks ar pašvaldību vadību. Jo mums ir ļoti svarīgi ne tikai, pašiem attīstīties pēc savām iecerēm, saviem ideāliem, bet galvenais iet roku rokā ar nodokļu maksātāju, lai saprastu, ka mums tas virziens ir kopīgs un kas viņiem sāp, ko viņi vēlas no valsts ieņēmuma dienesta, kādus pakalpojumus paplašinātu saņemt, kāda ir šī kvalitāte un visas šīs jaunās citas iniciatīvas ir. Viesojoties vidu klientu apkalpošanas centrā, secināts, ka nākotnē jāpadomā par tā atrašanās vietu. Jo tā vieta, kur šobrīd atrodas klientu apkalpošanas centrs, mums šķiet nav īsti priekš it sevišķi fiziskām personām, jo vairāk vai mazāk mūsu pakalpojumi, kas ir ikdienā saistīti, ir vairāk ar fizisku personu, jo juridiskās personas caur EDS-u gandrīz lielāko daļu pakalpojumu klāstu saņem. Arī attiecībā uz identitāti kā tādu mūsu arī ir, kas mums ir darāms. Ļoti labi, ka jaunā vadītāja salīdzinoši drīz pēc sāšanās amatā apbraukā Latviju. Un es domāju, ka personīgs kontakts viņš vienmēr ir daudz patiesāks un redzēt cilvēkus un kontaktēties, tas tomēr ir tuvāk dzīvē, jo ikdienas rutīnā jau ļoti viegli mašīna, kabinets, mašīna un brīvdienā varbūt kaut kur izrauties ārpus pilsētas un tā dzīves telpa ļoti ierobežota ir. Pilsētas vadītājs īpaši akcentē vidi, kā konsultatīvā servisa valsts iestādes nozīmi investoru piesaistē. Mēs veicam ļoti lielu darbu, lai piesaistītu investorus, vispirms jau industriālos investorus, apstrādājušā rūpniecībā. Un, protams, mēs cenšamies parādīt, cik laba investīciju vide ir Latvijā un konkrēti Ventspilī. Un tie investori, protams, visu to klausās un kaut ko no tā uztver kā propagandu, kaut kam tur notic. Bet tas galvenais jau viņa vērtējums ir par cik daudz jaunu investoru no ārzemēm arī tā skaitā. Viņi, protams, griežas pie saviem kolēģiem, īpaši, ja tas kāds investors ir no viņu pašu valsts. Un tas viņa vērtējums, tas ir izšķirošs. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai valsts ieņēmuma dienests būtu pirmkārt konsultatīva un servisa iestāde un ar mērķi palīdzēt uzņēmējam. Protams, viņai ir savas represīvās funkcijas, bet tas kā galējs līdzeklis, ka tas investors ir gaidīts ne tikai no pašvaldības puses, bet arī no valsts iestādes puses un tā skaitā un ļoti būtiski no valsts ieņēmuma dienesta. Mums no investoriem, atklāti sakot, nav bijis tādu, kā servisa, ka būtu kādas pretenzijas. Es atceros, mums bija, ka Valdis Dombrovskis bija 2010. Gads, man liekas, tas bija. Tad tur bija tāds kaut kāds nodokļu aprēķināšanas jautājumi, tādi metodiski, es teiktu, jautājumi, bet tas ir citādāk. Lūk, un tad tas aicinājums bija mans, lai mēs maksimāli darītu visu, lai tas investors ienāk un paliek Latvijā un šajā gadījumā Ventspilī. Ar Pētersonu tika pārunāts jautājums par informācijas apmaiņu starp vidu un pašvaldību saistībā ar nodokļu maksātājiem, kā arī informācijas saņemšanu par katru dabas resursu nodokļu maksātāju. Un šobrīd notiek sadarbība starp Lielo pilsētu asociāciju Vidu un Varam. Cerēsim, ka tas dos savu rezultātu. Katrā gadījumā no vidu puses nav problēma, un arī viņu attieksme ir maksimāli sadarboties un nodrošināt ar to informāciju, kāda ir. Protams, vienveidīgi, viegli apstrādājami, viegli nododami, lai nav katrai pašvaldībai kaut kas savs, tad neiet cauri. Tas būtu viens. Tad mēs izvirzījām jautājumu, ka mēs gribētu saņemt informāciju par katru dabas resursu nodokļu maksātāju. Mums tāda informācija nav par katru maksātāju. Mums bija kopējā. Mums vajag redzēt, kā kurš nomaksājis ir. Un par to
valsts ieņēmuma dienesta vadītāji apsolīja, ka mēs tādu informāciju saņemsim reizes ceturksnī, kas arī mūs pilnā mērā apmierina. Ja? Vīdu vadītāji atzina, ka šobrīd tiek strādāts pie informatīvā tālruņa uzlabošanas. Turklāt jau tiek gatavotas kampaņas, lai iedzīvotāji labāk izprast nepieciešamību, maksāt nodokļus un kā tie tiek tērēti. Tajā pašā laikā mēs ļoti labi arī izprotam un saprotam, ja iedzīvotājiem, jeb nodokļu maksātājiem būtu skaidrāki šie spēles nosacījumi, tas arī preventīvi stimulētu labprātīgi maksātos nodokļus. Šai sakarā, ko mēs esam darījuši kopā ar Finanšu ministriju, mēs esam uzrunājuši arī valsts kancelēju, un, manuprāt, likumsakarīgi šodien laikam arī notiek sanāksme, un mēģinam nevis pasniegt šo jautājumu, kā tiek tērēta līdzekļi, ka tas ir Finanšu ministrijas resoram, tad ministrija un valsts ieņēmuma dienests, bet tīri valstiski, kā valdībai, skaidrot, stāstīt, kur tiek izlietota šī nodokļu maksātāja nauda. Mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim pacelt šo un iekustināt, un ka šīs pirmā saruna valsts kancelējā, ka viņa būs produktīva un arī tādā, teiksim, veidā viņa risinās. Protams, ja viņa nebūs tik produktīva, tad tāpatās ir ieskicēts arī, teiksim, mūsu šī gada plānos kopā ar Finanšu ministriju skaidrot, bet es domāju, ka pacelt tādā pietiekam augstā gaisotnē ar to nozīmīgumu un svarīgumu, to pasniegšanu būtu daudz labāk rezultāti, ja to valsts līmenī to darītu, ne tikai resoru iekšienē. Lembergs gan uzsvēra, ka līdz šīm aģitācija maksāt nodokļus nekā netika pamatota ar reāliem darbiem un piemēriem. Tur var 10 kampaņas veikt, bet, ja piemēram cilvēks ir maksājis nodokļus, attiecīgi sociālo, pats un darba devējs, iedzīvotāji ienākumu nodokļu maksājis un aiziet pensijā. Nopelna salīdzoši lielu pensiju. Ventspilī vidējā pensija, kura aizgāja pensijā pagājušā gadā, apmēram 400 eiro. Jā, 270 lati. Bet indeksē pensiju līdz 200 latiem. Tātad iznāk, ka visi tie, kas ir nopelnījuši visā darba mūžā to pensiju virs 200 latiem, viņi tiek sodīti. Viņi tiek sodīti, ka viņi godprātīgi ir strādājuši pietiekami labi atalgotu darbu, nomaksājuši iedzīvotāji no sociāli, viņi tiek sodīti par to. Un ja tas tā dara, tad iznāk, ka maksāt, saņemt algu, kas nodrošina pensiju virs 200 latiem, ir nepareizi. Labāk to sociālo nodokli iedzīvot ienākumu atstāt savā kabatā, un atstāt uz vecumdienām. Vīda ģenerāldirektore plāno regulāri apmeklēt Latvijas reģionus. Līdz šim notikušas vizītes Daugavpilī un Liepājā, savukārt nākamā vizīte plānota Valmierā. Mēs esam lielākie